sieva aizgāja no darba, lai varētu producēt manu saturu. Es varu nopelnīt vienā nedēļā, tik cik es ar programmēšanu ar top programmētāju algu nopelnu mēnesī. Easy. Wow. Es atvainojos visiem Instagram lietotājiem, bet Instagramā lielākā daļa cilvēku atnāk skatīties reklāmas. Vispār nesaprot satura veidotājs, kas nepublicē Facebookā. Ko jūs darat? Programmētājs Elvis Strasdiņš strādājis daudzos Latvijas un starptautiskos uzņēmumos. Izstrādājis gandrīz visu, sākot ar mājaslapām, dažādiem digitāliem risinājumiem, aplikācijām, bet spēles viņam patīk taisīt visvairāk. Tādēļ viņš izveidojis savu spēļu uzņēmumu un Latvijas spēļu izstrādātāju asociāciju. Salīdzinoši nesen Elvis pievērsās satura veidošanai un ieguva popularitāti, izglītojot cilvēkus par dažādām krāpniecības schēmām, kā arī asprātīgos veidos čakarējot krāpniekus. Caffeine Creators tapis sadarbībā ar Caffeine Latvija. Noskaties līdz galam, jo šī būs ļoti interesanta saruna. Ja nebūs, tad mēs to izgriezīsim visārā. Labi, turpin. Sveiks, Elvis. Čau. Prieks, ka tu esi šeit. Es tev palūkšu no sākuma uzlikt roku uz satura veidotāju bībeles. Oho. Vai tu esi gatavs dalīties ar saviem satura veidošanas un slavas noslēpumiem, teikt tikai un vienīgi patiesību, lai iedvesmotu mūsu nākamo Latvijas satura veidotāju paudzi? Absolūti, man nav ko slēpt. Un ja kāds grib uzzināt vēl vairāk detaļu, var droši atrakstīt man, ja sanāks laika. Labprāt pastāstīšu arī kaut kādas sīkākas nianses. Prieks dzirdēt. Amen. Sākam. Man šķiet ritīgi interesanti, ka tev tev tagad visas tās balvas, tur gada satura veidotājs, bet tev tas viss iesākās kā side projekts. Un tā aizvien man šķiet nav tava main lieta, ko tu dari, vai ne? Tā varētu teikt, jā. Principā tas viss vispār sākās ar postiem Twitterī. Es Twitterī jaucu ārā ierīces, liku postus. Pēc tam man visi rakstīja, tev vajag video par šo, tev vajag video. Man likās, kāds video? Nu, kas es par satura veidotāju? Man vienkārši gribās kaut ko pašam izpētīt, pastāstīt par to cilvēkiem un iespējams kāds arī kaut ko no tā iemācīsies. Bet sieva beigās teica, nē, nu vajag video. Starp citu, fun fact, es video filmēju vēl pirms Twitter, jo man visu laiku gribējās to savu radošumu izlikt kaut kādā tēmā. Bet vai tie ir kaut kur redzami? Nē, neviens no tiem video nav publicēts. Un es patiesībā sāku vispār par uzņēmēju darbību. Par to, kā veikt uzņēmēju darbību, jo es pats esmu pamērcējis kājas uzņēmēju darbībā 11 gadus pirms tam. Un beigās mēs sapratām, ka tas video ir tāds sūds, ka to nevar publicēt. Un tas atmetām visu idejas, teicu Lindai, nu es neesmu nekāds video cilvēks. Un mēs pēc tam, es liku tos postus, Linda visu laiku tur tā, nu nezinu, tie posti, tur nav nekas tāds, vajag video. Un tad mēs iefilmējām pirmo video, kurš diezgan aizgāja YouTube'ā, bet sapratām, ka tas ir ļoti daudz darba prasa, un tad mēs pārgājām uz short formātu. Pirmais video YouTube'ā man bija, kur es izjaucu fēnu un pastāstīju, kas ir iekšā. Pēc tam mēs aizgājām uz to short formātu, un tad vienā dienā es nopublicēju to, kā es čakarēju vienu krāpnieci. Un tas uzsprāga Twitterī. Cilvēki tev teica, ka tieši to vajag vairāk teikt, vai ne? Nu, viņi to teica ar saviem skatījumiem un reakcijām. Tas gan vēl bija teksta formā. Iespējams, kaut kad iefilmēšu arī video par to stāstu. Un tad es atkal jaucu ārā ierīces, tad es uztaisīju video, kur es laboju ierīces. Tā es pamēģināju tātad visādos virzienos. Bet kā es iepostēju atkal par krāpniekiem, tā atkal aizgāja, uzsprāga tas saturs. Es joprojām spītīgi turējos, jo man tā tēma ir tuva par ierīču. Jo es neesmu tāds profesionāls elektronikā, es esmu strādājis daudz gadus tajā jomā, bet es neesmu tāds profesionāls, lai zinātu visu no galvas. Līdz to, veidojot saturu, es jau pats arī daudz ko iemācos. Un man tas vairāk patika, bet drošības jomā es arī strādāju vairākus gadus starptautiskā uzņēmumā. Un tad arī tā tēma man likās tuvu, tāpēc arī par to it kā varētu, bet tomēr svārstījos starp to, ko es galīgi nezinu, starp to, ko es kaut ko zinu. Un tā elektronika ir praktiski tas, ko es galīgi nezinu. Nu, zin kā, es esmu lodējis, esmu programmējis vairāk, bet man nav tik dziļas zināšanas. Man baigi vilk uz to. Bet, cilvēki pateica ar savām balsīm, ka nē, mums vajag to drošību. Un kas bija gala tam visam tā atslēga, kad man sāk aicināt uz kaut kādām konferencēm un radio raidījumiem, kad man cilvēks sāk rakstīt, kas viņiem es reāli palīdzējis.
Tu biji tāds, wow! Ja es reāli ar savu saturu cilvēkiem uzlaboju dzīvi, nevis vienkārši for fun pastāstu, kur te ir čipi, baterijas, vēl kaut kas, bet ja es tā kā reāli viņu izglābju, tad tas man uzreiz pilnībā izslēdz jebkādas tā kā idejas par ierīču turpināšanu un izjaukšanu. Šobrīd man stāv pilni skāpji ar tik interesantām ierīcēm, ko varētu izjaukt. Tur ir visādi veci Zūn. Atceries Microsoft Zūn? Microsoft uztaisīja iPod klonu. Okay. Neviens nezin to ierīci. Mūzikas ierīci. Jā, mūzikas ierīci, un viņi pie manis nonāca, un būtu tik interesanti viņu izjaukt. Tā kā, ja gadījumā tu gribi redzēt, kas iekšā vēdrā Zūnam, tad ierakst komentāros. Bet, kāds noteikti ierakstīs, ka grib redzēt, bet vai tu to reāli uztaisīsi? Ja būs vairāk tādu komentāru, tad es uztaisīšu, jā. Ok. Kā ar laika menedžmentu šobrīd? Nu, ir tā, ka sieva aizgāja no darba, lai varētu producēt manu saturu un menedžēt manu kalendāru. Un tad, principā, uz mani paliek parādīšanās kameras priekšā, runāšana ar krāpniekiem un visu tā krāpnieku tēmas izpēte. Tas arī nozīmē daudz grāmatu lasīšanu, izglītošanos, arī gribu certifikātus dabūt. Nu, kaut kāda certifikāta man ir, bet es gribu kaut kā nopietnāks startautisks certifikāts tajā. Plus apmācības, apmāc uzņēmumus par drošību, kas arī ir, principā, šobrīd sanāk tā, ka pilnīgi neplānot, man nebija plāns to pārtaisīt par kaut kādu biznesu vai vēl kaut ko. Man vienkārši tas stāsts vispār sākās ar to, ka es saņēmu darba piedāvājumu no Amazon. Mēs jau sākām vīzas kārtot, parakstīju jau darba līgumu, un man bija jāpārvācās uz Kanādu. Tas viss process nenormāli ilgi, es sāku slīgt depresijā, jo man arī atlaid no darba, tad, kad to uzzināju, jo kāda jēga paturēt cilvēku, kurš te burtiski dažus mēnešus. Tie daži mēneši pārvērtās jau par gadu, un es laiku biju tādā lielā depresijā, un man gribējās kaut ko atstāt aiz sevis. Zin kā, cilvēkam gribās, ka tu kaut kādu pievienoto vērtību rādi, un tad arī radās tas saturs. Tas nebija domāts kā kaut kāds biznesa projekts, bet šobrīd tas video saturs jau šobrīd, principā, pelna pietiekami, lai es varētu iegādāties tehniku, kur ir super dārgi, ja kāds domā veidot video saturu, tad jārēķinās. Tur mīnusos sākumā iegāja, vai ne? Lielos mīnusos. Joprojām, principā, tagad esmu plusos, bet ja kāds domā, ka veidot saturu ir lēti, tad, ja tu gribi sevišķi darīt to, ko es daru, ir vajadzīgs ļoti daudz tehnikas. Man ir pilns galds, principā, ar tehniku, jo pirmkārt es sapirku tehniku ierīču izjaukšanai, kur jau ir osciloskopi, kur maksā tur 700 eiro, visādi lodēšanas stācijas, kas arī maksā 100. Tas viss bija sapirks, tur es biju lielā mīnusā. Un tad pēc tam, kad sāku krāpnieks čakrēt, tad visādi audio interfeises, balss pārveidotāji, tur telefonu kaudzes, man ir vienkārši kaudzes ar telefoniem. Katram telefonam ir rēķins jāmaksā. Un, labi, mums ir sadarbība ar LMT, bet tāpat man ir jāmaksā. Tas nav tā, ka man LMT vienkārši iedod bez maksas visu. Bet sanāk, pelnošākais tev šobrīd ir tieši tie pasākumi, lekciju vadīšana. Tas video man neko nepelna. Bet tie pasākumi un dalības konferencēs un vispārējais, tas ir tas, kas man notur virs ūdens, principā. Tagad beidzot esmu virs ūdens, jo, jā, cilvēki dažreiz ir klienti, kuri varbūt sūdzās, ka tur manas lekcijas varbūt maksā dārgi, bet jūs saprotat, cik daudz naudas un laika vajag, lai to visu izpētītu, jo ar katru krāpnieku es runāju dienām, dažreiz nedēļām. Pa to laiku es nevaru strādāt kaut kur citur, piemēram, lai atpelnītu to tehniku, un plus, tas ir milzīgs darbs, un to bieži vien varbūt, nav bieži vien, īsumā reti ir tādi gadījumi, kad cilvēki negrib maksāt par tām lekcijām, bet tādu informāciju, kur šobrīd es varu iedot, es domāju, neviens Latvijā nevar iedot, pat bankas darbinieki, tur policijas darbinieki, jo es burtiski konstanti runāju ar krāpniekiem, ko neviens Latvijā nav darījis. Tu neesi domājis sarakstīt grāmatu kaut kādu par krāpnieku psiholoģiju? Noteikti. Mēs jau ar Lielbritānijas vēstniecību esam procesā, gribam sarakstīt grāmatu, kur būtu viss tātad pa nodaļām, kā strādā krāpnieki, kāda ir viņa metodas. Un arī, protams, kā izvairīties no tā visa, un tas, es domāju, būs ļoti vērtīgs lasām materiāls cilvēkiem Latvijā. Un arī, protams, angļu valodā Lielbritānijas vēstniecība ir ieinteresēta arī to visu iztulkot. Wow, lieli projekti, Džekam.
Oi, tur ir vēl, tur ir tik daudz, tas viss saturs ir pārvērties jau šobrīd pat daļai par saturu, jo vēl ir šobrīd arī to projekts, kas būs tāds kā plugins pārlūkā, kurš tev ar dažādu robotu palīdzību mēģinās noteikt, vai lapa ir krāpšana vai nē, un tā palīdzēs ļoti daudziem cilvēkiem Latvijā. Es jau redzēju, tev bija kaut kāds testa variants īziņām līdzīgs, vai ne, projekts? Īziņām, jā, es testēju, tas bija ar mākslīgu intelektu, bet īziņām ir problēma tā, ka tad, kad tu kopē īziņas tekstu un iekopē manā lapā, ja tu to jau dari, tu jau zini, ka tā ir krāpšana. Jo cilvēkiem, kuriem intuīcija saka, ka tā ir krāpšana, viņi jau principā zina. Problēma ir ar tiem, kuri nezina, un tie, kuri nezina, tie arī tie arī nekopēs to īziņu un arī neprasīs nevienam palīdzību. Un šajā gadījumā tu vari paņemt aizbraukt pie vecākiem un viņiem uzlikt šo te pluginu, un viņi pat tā kā negribēdam būs jau informēti par krāpšanām. Zini, kas man liekas ļoti interesanti, ka satura veidotājus sauc tur par ietekmētājiem, par viedokļu līderiem. Kad man to saka, es tā kā bišķiņ smējos par to, bet tu reāli esi piemērs tam, kā ar satura veidošanu var radīt lielas pārmaiņas. Jā, šeit ir jautājums, ko nozīmē tā ietekmēšana, jo man liekas, tā ziņā ietekmēšana tev ir lielākā man, jo es jau neietekmēju nevienam, piemēram, kaut ko darīt vai kaut ko, piemēram, nopirkt vai vēl kaut ko, kas tev sanāk labāk kā man. Ja es kādam pateiktu, tur, piemēram, nezinu, pērc šo telefonu, visticamāk cilvēki tā, ko tu vispār saproti no telefona, kāpēc, lai es klausītu tev, ko pirkt? Tu nenodarbojies ar mārketingu. Jā. Un līdz ar to tā ziņā, kā ietekmēlis es droši vien vai ietekmētājs droši vien es kaut kā sev neklasificētu, bet daudz droši vien klasificētu, jā. Bet tāda globālāka ietekme, pozitīvi ietekmē sabiedrību, izglīto cilvēkus, tā ir arī liela ietekme. Tādā ziņā, ja tā mēs definējam vārdu ietekmētājs, tad droši vien, ka jā. Kā tev liekas, šobrīd lielāka ietekme ir reāli politiķiem vai satura veidotājiem kā tu un mēdījiem? Es domāju, noteikti politiķiem. Mums jau, protams, gribas domāt, ka mēs tur baigi kaut ko varam mainīt, bet mēs varam kaut kādu savu burbuli ietekmēt varbūt, un arī ne visus. Ja es pēkšņi sāktu izteikties par politiku un teikt, par ko balsot, es domāju, tur 90% man vienkārši pasūtīt taisni un balsot, par ko viņi grib. Bet politiķiem tomēr, jā, viņiem tas, ko viņi runā, ir cilvēkiem, man liekas, rezonē vairāk. Varbūt es kļūdos. Viss, ko es šajā intervijā teikšu, ir ļoti neprofesionāls viedoklis, jo es tur esmu šajā nozarē, 2. gadu, un vai 3. es jau neskaitu, bet ko vispār nozīmē tā kā satura veidošana vispārējais, un tā otra daļa, mārketinga daļa un viedokļu līderu daļa man ir pagaidām diezgan tāda nezināma. Es tikai uz sajūtām balstu savu viedokli, principā. Kāds ir tavs mērķis ar satura veidošanu? Mans mērķis būtu darīt to kā pamatdarbu. Tas ir tas, ko es gribētu, jo es redzu, ka šim ir milzīgi pievienotā vērtība atšķirībā no jebkā, ko es esmu dzīvē darījis, jo kas bija daļa no manas tās depresijas, bija tā, ka visos uzņēmumos gandrīz, kuros esmu strādājis, viss, ko esmu uzbūvējis, ir izmests ārā podā. Jā, tu esi minējis, ka tā Latvijā ir biznesa... Tā ir biznesa kultūra, jā, viņi vienkārši iemet naudu, paņem labākos speciālistus, jo mums vienkārši ir daudz brīvas naudas. Mums pilnīgi vienalga, kā šis speciālists pēc tam jutīsies, ka es norakšu podā. Un es biju viens no tiem, kur šitais cilvēks var uzprogrammēt burtiski jebko. Mēs viņu paņemsim kārtējai savai šizofrēniskajai idejai, lai viņš uzkodē. Es viņu uzkodēju kvalitatīvi, tas ir principā ļoti kvalitatīvs risinājums neesošai problēmai. Tas ir tas, kā es to definētu. Tad varētu vēl pateikt, ka tavu lielā pievienotā vērtība varētu būt arī izmantot zināšanas, kas tev ir programmēšanā, lai radītu pozitīvu ietekmi arī. Jā, un atstāt reāli kaut ko aiz sevis, jo, ja man programmatūra nepaliek aiz manis, tad mani video, es domāju, vismaz kādu laiku paliks, un iespējams, ja vēl sarakstīsim grāmatu, tad to droši vien varēs kā literatūru izmantot vēl gadu desmitiem.
jo krāpnieku metodas jau nemainās, mūsu psiholoģija nemainās. Ar mākslīgā intelekta ienākšanu cilvēks paliek tikai varbūt, es negribētu teikt trūlāks, bet mazāk domā par kaut kādām racionālām lietām. Un līdz ar to, jo mēs mazāk domājam, jo mūs vieglāk ir apkrāpt, un mākslīgais intelekts tikai padara mūs, manuprāt, apkrāpjamāks. Un, ja kāds domā, cik stulbs var būt, lai iekristu šādu schēmu, pagaidiet 10 gadus, iespējams, ka iekritīs uz vēl absurdākām schēmām. Tas arī mani biedē reāli. Jā. Tas man riktīgi biedē. Jo ir tāda grāmata Limitless, un tur cilvēks stāsta par to, kā jau Google, kad tikko parādījās, cik ļoti notrulināja cilvēks. Viņam tur ir dažādi padomi, kā no tā izvairīties. Piemēram, ja tu gribi pārvērst 3 pēdas metros, tad sākumā pamēģini ar rokām, tā kā, cik varētu būt. Ja tu zini, kas ir pēdas, tad tu mēģini iztēloties, cik ir metrs savukārt. Ja tu zini, cik ir metrs, tad pamēģini iztēloties, cik pēda ir liela, un tad saliec 3 pēdas un mēģini uzminēt, cik varētu būt tas centimetros. Bez tam ieej Googlā pārbaudīt. Nevis uzreiz ieej Googlā, tur 3 feet to meters. Un ja tu lieto ChatGPT, sākumā padomā pareizo atbildi, un tad tikai saskaņo pārbaudi to pie ChatGPT, paprasa, vai tev bija taisnība, nevis ej uzreiz, pasak man, kā tad ir. Un plus, protams, kaut kāds rutīnas darbs, piemēram, mums programmēšanā man ir tā, ka, ir jāuzģenerē, piemēram, ļoti garš kaut kāds koda gabals, kuras 100% varētu uzkodēt pats, bet es vienkārši paprasu, jo man ir, kā parasti visur termiņi, es vienkārši paprasu ChatGPT, uzģenerē man to garo tekstu, es pārēšu pāri un vienkārši izlabošu kļūdas. Bet nekādā gadījumā nevajag tā kā lietas, kuras tu nezini, vai ChatGPT uzģenerē man kodu un vienkārši paste, un tu beigās tev nestrādā tā, kā tu gribēji, un tad tu brīnies un nevar nemaz izlabot tās kļūdas. Pēc tam tu aizēji no darba, iedod nākamajam, es arī skatās, kas tas vispār pa brīnumu ir sarakstīts, un beigās viņam aiziet vēl vairāk laika, lai to visu izlabotu. Jā, man palīdzēja tas, ka es pamācījos augstskolā, ieguvu programmēšanas pamatus, un tālāk es jau varu ar ChatGPT sastrādāties un arī saprast, kur viņš kļūdījās un kā to izlabot. Jā, vēl viens, protams, arī mācīties. Tu vari lasīt mācību grāmatas vai kaut kādu mācību literatūru, bet mūsdienās tā literatūra un sevišķi YouTube video ir tādi. Es jums iemācīšu programmēt šajā valodā, bet, lai jūs saprastu, kā programmēt šajā valodā, jums ir jāsaprot, kā veidojas datoru, un vispār atgriezīsimies tur 40 miljonu gadu vecā pagātnē, vispār kā radās tur kaut kādas tur mūsdienu dzīvnieku formas kaut kāds. Un tad tu vienkārši negribi tērēt tam laiku, man vajag core, tur ir informācija. Tad tu ieej ChatGPT, pasaki, izskaidro man detaļās. Es vienmēr pasaku, esmu programmētājs, pieredzējis ar tur 20 gadu pieredzi. Īsumā jau vairāk. Cik es esmu vecs. Jā, es profesionāli programmēju. Cik tev ir gadi? Man ir 37. Nav tik traki. Nē, bet es programmēju profesionāli no 17 gadu vecuma. Jā, es 20 gadus programmēju profesionāli. Es vidusskolā sāku strādāt par programmētāju. Tagad tu sevi sauktu vairāk par programmētāju vai par satura veidotāju jau? Mani pazīst kā satura veidotājs. Tur citi nāca šurp, man uz ielas vēl pienāca kaut kāds cilvēks. Es tur sekoju tam saturam un fanoju par video, kas man ir joprojām tāda bišķi dīvaina sajūta, jo agrāk man atpazina kā programmētāju, kā datorspēļu veidotāju. Mēs ar sievu arī dibinājām Latvijas spēju izstrādātāju asociāciju, man vienmēr atpazina kā spēļu programmētāju. Un tagad mani atpazīst kā satura veidotāju, man ir tāds iekšējais konflikts, kas tad es esmu. Laikam jau kā publiski skatītājiem noteikti esmu satura veidotājs, sev pašam droši vien programmētājs. Atgriežoties pie tā temata, tev palīdz daudz sieva. Jā, ļoti. Tu minēji, ko tu tagad dari, ka tu fokusējies uz saturu, bet ko viņa backendā dara, kā jūs sastrādājaties? Viņa man pirmkārt sapērk visu tā kā gieru, tātad drēbes, parūkas. Jā, tie, kas varbūt skatās man streams, tad man ir viens jauns tēls, kas ir Aivis Aišpurs. Vārds ir vecs, man identitāte, šī fejkā identitāte, bet šobrīd, lai nodalītu tās muļķības nenormālākās, ko es runāju ar krāpniekiem, lai nodalītu, mēs ieviesām viņam arī vizuālo izskatu.
Tad mums ir Aigas Aizupes tēls, kurai viņa arī sapirka parūku un sapirka visas drēbes, tur rozās smieklīgas krekliņas un vispārējo, un ar balsu pārveidotājs runāšu sieviešu balsī. Tad būs vēl dažādi tēli, tātad viss tas izskats, gaismas, kameras saliek un vispārējo. Un tad tālāk to visu producē, kas aizņem nenormāli daudz laika. Tā kā katrs mans video. Visu, jā. Tu pats vispār māki montēt? Es kaut kad, varbūt 1 vai 2 video esmu pats samontējis, kad man vajag ritīgi ātri, bet tas pārsvarā ir kaut kādiem uzņēmumiem, kur man ir vajadzīgs vai nu kaut kāds viņu iekšējais promo video, vai kaut ko, ko man vajag super ātri un kur nevajag kvalitāti. Tad viņi man arī rediģēja subtitrus, jo mākslīgais intelekts tā kā nepārāk labi, vēl mēs esam visāds rīks iztestējuši. It sevišķi, kad mums bija video ar Nigērijas princi, tā viņa angļu valoda bija tik briesmīga, ka mums neviens rīks nevarēja. Mēs beigās gājām cauri burtiski dienām visiem titriem, lai tas būtu kaut cik sakarīgs teksts. Tad pagaidi, viņa vēl aizvien manuāli raksta titrus? Nē, nu tas viss ir pamats, ir mākslīgais intelekts, bet tur ir jāiet cauri visam un jālabo. Jo tas, kā tas Nigērijas čalis runāja, praktiski katrs otrais vārds bija nepareizs. I have no money. I tried so much here to get student loan from the school. Jā, nu Monte publicē kaut kādas, bieži vien arī man kaut kādas postus, storijas publicē, jo vienkārši man to nav laika menedžē, man kalendāru, tā kā komunicē ar klientiem, ar Star FM komunicē, kur mums ir arī raidījums no rītiem. Un tāds, tā kā tur ir daudz darba arī backendā. Ok, tā kā tu sāki diezgan nesen, Jā. Tev ir diezgan svaigi, man liekas, palicis atmiņā arī, kas bija tas sarežģītākais, kas tev bija jāiemācās, tur gaismošana, tādas lietas. Nu, gaismošana, zin kā, mēs sapratām to, ka mēs varam labi izgaismot, mēs varam ritīgi slikti izgaismot. Skatījuma skaits no tā nemainās. Līdz ar to, ja kāds tur baigi domā par gaismām tā kā profesionāli, es domāju, ja tu tikko sāc, nedomā par to. Tas absolūti tavu saturu tā kā neuzlabos un skatījums, tas nevienu pašu cilvēku nepiesaistīs klāt. Bet gaismas... Tad es pats tev piesienos, tāpēc, ka man pašam... Jā, es pilnīgi saprotu, jā, tev jo mums... Lielākai daļai cilvēki ir vienalga. Jā, jo mums ir vairāk tas ātrums, mums vajag salikt visas gaismas, lai viņi stāv tā, lai es varu uzreiz ieslēgt un lai viņš arī netraucē mums ikdienā, jo mums, principā, darba istaba, kur mēs arī strādājam pie tā, viss ir arī studija, ko mēs gribētu mainīt, bet, nu, tur vajag lielu dzīvokli, mēs gribētu atsevišķu studiju, un tad jau, bet arī mums, zin kā, atšķirībā no parastā satura veidotāja mums nestrādā studijas tas princips, jo uz tiem pašiem datoriem tehniski, kur es programmēju, un es programmēju daudz arī lietas krāpnieku čakarēšanai. Man ir fake bankas, fake smart ID un vispārējais. Man vajag turpat arī ieslēgt, kur man ir viss tas setups ar to arī virtuālās mašīnas, kur es laižu iekšā krāpnieks, lai viņi dara tur, ko grib. Tas viss ir uz maniem datoriem, un man vajag, lai man viss tās kameras ir pie maniem datoriem, viss gaismas ir pie maniem datoriem, tas ļoti ierobežo to setupu. Līdz ar to mēs pat nevaram īsti atrisināt to gaismu problēmu, lai viņi būtu perfekti. Mums viņš būs tāds, kāds būs. Mums gaismas vairāk kalpo tāpēc, lai man vispār redz tajā video. Jo, lai kameras kvalitatīvi filmētu, tev vajag labas gaismas. Jo, ja tev gaismas būs sliktas, tev arī video kvalitāte būs slikta, un tur gan jau cilvēkam ir. Man ir bijuši tā, ka mēs nofilmējam bez gaismām, ritīgi sliktā kvalitātē. Nu, viss graudains vienkārši, un tad gan man cilvēki rakstīja, tā kā, nu, kas ar video, un tur jau ir tā robeža, kur tiešām cilvēks aizies prom, kad vienkārši tas video ir neizturams slikts. Par skaņu vēl vairāk piesienās. Par skaņu, jā, skaņa, es nostrādāju Sonarworks 3 gadus, skaņa gan ir mana tāda lieta, kur es nevaru izturēt, ja skaņa ir slikta. Tā kā man ir tā kā top industrijas mikrofoni, man ir top industrijas, tur ir skaņas kartes, skaņas interfeisi un viss. Skaņai gan man ir jābūt tā kā, labi, mums viņa nav varbūt tur pieķūnēta, mums nav tur varbūt miksings un tāds, jo tas aizņemtu vēl kosmiski daudz laika, bet vismaz skaņas saņemšana no manis gan ir tā kā top līmenī un tā es arī cenšos. Arī lavalieri mums ir top, visi vienkārši, lai tā skaņa maksimāli labi būtu, jo... Man liekas, man ir tieši pretēji. Es riktīgi pārzinu vizuālo un tad audio.
Kas ir, tas ir tā kā. Nu jā, jo daudz cilvēku skatās video bez skaņas, un tas ir tas mūsu klupšanas lauciņš, jo mums video nav. Bet tomēr tāda ļoti vienkārši veids, kā tam pieiet, man šķiet, ir jo tuvāk, jo labāk. Vienkārši mikrofonam galvenais dabūt pie mutes, lai labi dzird. Nebūs vienmēr taisnība, pamēģini labi. Pārāk tuvu, tad atkal ir popping, viss kaut kādā. Jā, tieši tā. Mans pirmais ieteikums parasti cilvēkiem ir pieliec vienkārši mikrofonu, dabūt nevis kameras mikrofonu, bet atsevišķu mikrofonu. Vai vēl labāk nopērc inieru austiņas un monitorē sevi. Tas palīdz disciplinēt sevi ar laiku. Tev visiem būs... Kādā ziņā? Monitorē sevi, ko tu runā no mikrofona. Kamēr tu filmē? Jā. Tas nevienam neinteresēs, ka tev ir austiņas ausīs, bet tu tik labi varēsi savu balsi saprast, kā viņa strādā. Jo, ja tu saproti savu balsi tikai tad, kad tu montē video, tu ļoti lēns process būs, kamēr tu iemācīsies, kā tavu balsi strādā. Daudz labāk ir monitorēt sev reālā laikā, un tad tu arī varēsi pakustināt mikrofonu, pabīdīt, saprast, arī saprast tehniku. Kurā brīdī viņi popo, kurā nē. Jo no video varbūt nebūs tik vienkārši nolasīt, kā tu esi, piemēram, pagriezis mikrofonu, un pēkšņi viņš vairs neuztur, jo ir mikrofoni, kuriem ir sānā jārunā, ir mikrofoni, kuriem augšā. Un tu ar visu mūžu norunāt sānā un saprast, ka tavs mics īstenībā ir aktīvs pašā galā. Un tad, kad tu viņas pārdevis, jo ir reāli slikts mikrofons, izrādās, tu visu laiku esi runājis nepareizā vietā. Tad, ja tu sev laivā monitorēs, tu kādā brīdī pakustinās galvu un saprīsi, kaut kas bišķi labāk ir, un tu pagriezīs beigās, tu varbūt atradīs to aktīvo punktu. Tā lieta, ko man arī šeit man tā bišķi dīvaini, ka es nevaru sev monitorēt, jo es laiku pieredzi. Lai gan savos video mēs filmējam lavalieriem, tur diezgan tā kā vienalga lavalieri ļoti jutīgi uz visām pusēm. Bet mēs ar lavalieriem tā cenšamies mazāk vispār strādāt, jo dzird visu troksni, kas ir riņķī. Mums labāk patīk tādi, mīķi, kas ir vairāk domāti. Man riebjās podcastu mikrofoni. Viņi ir nice, skan riktīgi labi, bet viņi ir tik jūtīgi pārsvarā, ka viss kaut ko bišķiņu uzsit pa galdu, visu dzird, un tad šis ir tāds safe middle ground, ko es atradu, ka ir laba kvalitāte, vidēji laba kvalitāte, bet ļoti ērti viņi var bīdīt, kā grib. Es filmēju ar Šuras SM7B dinamisko miķi, un viņam ir tā, ka viņam ir ļoti mazs tas rādījus aktīvais. Viņam ir perfekti jārunā, burtiski, nevar baigi kustināt, bet, var īstenībā bišķiņi. Bet, ja kas uz galda kaut kur tālāk, gandrīz vispār, praktiski nulle. Man ir bijis tā, ka man ir, piemēram, laivā tur kaut kādā televīzijā, tur intervijas vai vēl kaut kas, un man aizsār durvis, tad man kaut kāda signāla vēl kaut kas, saku, nevar baigi, jo troksni dzirdēt. Nē, vispār neko nedzird. Jā un nē, tā kā dinamiskie mikrofoni daudz labāk nekā kondensātori noteikti. Bet varbūt tas šoreiz SM7B, es esmu skatījies, kā podkāsteri viņi izmanto, viņš tiešām liekas maģisks. Viņš ir ļoti labs. Jo man bija Rode mikrofons, kas kaut kā man nepatika. Jā. Par brandingu runājot. Jā. Pastāstīja zilā cepurīte, zilais krekls un sarkanā cepurīte. Kā tu līdz tam nonāci? Jā, es sapratu, veidojot saturu, ka man kaut kā vajadzēs, lai cilvēki man atcerās. Un tas ir tas, ko daudziem vajag padomāt. Ja tev nav kaut kāda īpaša frizūra vai tev nav kaut kas īpašs, kaut kāda sejas vaipsti, tad visticamāk, ka tev ātri aizmirsīs un pat neatcerēsies, kas tu esi. Un es par to domāju jau no pirmā video, man pirmo video noskatījās, varbūt tie zinās, ka man jau šis te pats brandings bija jau no paša sākuma. Tas no kādas grāmatas paņemts? Jā, tas ir grāmata, saucās Positioning. Es man liekas, tev arī ieties to grāmatu, Jā, un tur ir tieši es vēl neesmu izlasījis. Bet Viņa plāna grāmatu tur vienā vakarā izlasīt. Iesaku jebkuram satura veidotājiem izlasīt to Positioning tieši par to, kā tevi atcerēsies, un vēl arī kaut kādas leģendas, zin kā par mani šito izskatu arī jau visāds tur leģendas klīstas, tur kaut kādas hintus pasaku, tur ko tās krāsas varētu nozīmēt. Un tad cilvēki jau... Un man patīk tas, ka man komentārus, piemēram, kāds uzraksta, kāpēc tev ir vienmēr tā sarkanā cepura un zilais krekls, un uzreiz iemet kāds fans, uzreiz ieliek. Tāpēc, ka sarkanais nozīmē uzbrukumu, zilais nozīmē aizsardzību, un uzreiz jau ir tas tā kā, jau ir tā visa leģenda, jau cilvēkiem ir kaut kāda jau zināma, un tad viņi tur dalās, un tā man patīk, ka tas veido arī kaut kādas, nostāstas par tevi, jā. Jo,
tas mērķis ir atstāt kaut ko aiz sevis. Ja mans video neviens neskatīsies, tad es principā neko nebūšu atstājis aiz sevis un neviens neuzzinās par krāpniekiem, un es principā uztaisīšu video tikai sev. Tāpēc, ja kāds man saka, tu jau viss dari tikai, lai dabūtu popularitāti, jā, bet tāds jau ir satura veidošanas mērķis, kāda jēga tev veidot saturu tikai sev. Tu taču gribi atstāt aiz sevis kaut ko citiem. Līdz ar to, protams, ka tavs mērķis ir būt populāram. Tas nelīmējās kopā veidot video un nebūt populāram. Es nesaprotu, kāda loģika tev. Tad nē, tu vari veidot video, un es saprotu cilvēks, kuriem patīk tieši montēšanas daļa un tā, bet nepublicē viņus. Tad atstāj viņus uz savu datoru, un lai viņi tev tur ir, un ik pa laikam paskaties, jo ir tādi cilvēki, kas dara, viņi fotografē, piemēram. Viņam ir pilna albuma ar savām fotogrāfijām. Viņi nevienam viņas nerāda, jo viņam nenormāli patīk fotografēt. Es pilnībā saprotu tāds cilvēks, bet ja tu publicē savu saturu, tad negribēt, lai viņi skatās, tad kāpēc tu viņu publicēt? Es tā īsti nesaprotu loģiku. Un manā gadījumā es gribu, lai cilvēki redz tos video un lai viņi ir pasargāti no krāpniekiem. Loģiski mans mērķis ir būt populāram, tāpēc tādas grāmatas kā Positioning vai piemēram, grāmata Viral Video Manifesto. Noteikti iesaku izlasīt par to, kas video padara virālu un kas nepadara virālu. Un es tik bieži redzu video, kur cilvēki acīm redzēja, ka viņi to grāmatu nav lasījuši, jo viņiem lielākā daļa video ir kreps, bet tad ir viens video vai divi, kur viss atbilst tai grāmatai. Un es paskatos skaitļus un skaitļi vienkārši gaisā. Un cilvēks uztrāpīja to, bet ja tu esi lasījis to grāmatu, tad tu jau zini, ko pieķūnēt, lai tie video. Es gan pats grēkoju un daudzos video to neizdaru. Un tāpat dažreiz tie video aiziet man nezinām iemeslu dēļ. Bet noteikti, ja tu gribi savu video popularizēt, padarīt populāru, tad vajag pastīties tos iemeslus, kas tad padara to video populāru. Jā, man no malas tāds iespējas skatoties tos video, ka tur riktīgi, tas ir tāda programmētāja lieta, man liekas, tu fokusējies uz svarīgāko. Jā. Un ka tik ļoti nepiedomā tur par savu balss intonāciju, jā. Par hukiem kaut kādiem, jā. Kaut ko tādu. Par hukiem mēs pēdējā laikā piedāvājam arī tieši tās grāmatas iespējā, bet dažreiz ir tā, ka ir informācija, kur mēs zinām, ka aizies bez hukiem, un ka tā ir ļoti svarīga un steidzam viņu vajag publicēt. Piemēram, par vugdu krāpšanu. Mums likās tik interesanta tā krāpšana, ka mums vajag viņu momentā publicēt, jo tur bija daudzas nianses, piemēram, tas, ka neviens šo īziņu nav saņēmis. Kāpēc tā? Ļoti interesanti. Kāpēc šis domēns nākamajā dienā jau ir pieejams visiem? Ļoti interesanti. Un mēs domājam, šito vajag parunāt, un es jau pieregistrēju to domēnu un uzliku, lai viņš redirektē uz manu video, jo tas ir krāpnieku izsūtītais domēns, nākamajā dienā pieejams. Es viņu pieregistrēju, un tagad jāatver šo domēnu, tas aizved uz manu video. Mēs domājam, ja gadījumā kāds nav lasījis, piemēram, nedēļu savus īziņas, viņš pēkšņi atver un tur ir vugda īziņa. Ja viņš uzspiedīs tā saites, tad aizies uz manu video, šī ir krāpšana. Tā kā mēs domājam, šis ir maksimāli ātri jānopublicē. Tāpēc tur nav praktiski huku. Tur varēja ielikt huku. Šī krāpšanas īziņa, un šī saite tagad ved uz šo video. Kā es to izdarīju? Skaties video. Jā. Var tā kaut kā iehukot, bet mēs izdomājam viņu tā nedaudz parastākā flowā, jo viņš tāpat labi aizgāja. Kā tev liekas tā balss intonācija, ko es minēju? Tu vienkārši pieņēmi, ka tu esi tāds monotons cilvēks un tu negribi tam veltīt enerģiju? Es gribu. Vai tev liekas, ka tas nav tik svarīgi? Tas ir svarīgi, es pie tā strādāju. Un man ir viens video, kur es par caller ID spoofingu stāstu. Labi aizgāja, es nenormāli runāju ar tādu rītīgāko informāciju. Vai tev kādreiz ir bijis tā, ka zvana no sveša numura un tu uz viņu zvani atpakaļ? Un tur pacēl cits cilvēks. Un es skatos to video un es tā krinžoju vienkārši, bet tas video labi aizgāja un tā vajag. Pārvari to krinžu sajūtu, man liekas, tev varētu rītīgi labi. Es tagad gan pats skatoties uz saviem video, es arī, protams, krinžoju, man liekas, dažreiz es pa daudz jau aizēju un es arī pamanu, ka vismaz man šķiet, ka mazāk skatījumu dēļ tā, ka es bļauju un cilvēkiem varbūt tas nepatīk tā kā, un varbūt skaņa nav tāda griezīga ausīs, jau tā balss paliek. Bet par to noteikti, man liekas, vajadzētu padomāt. Jā, noteikti. Kādā ziņā jūs vēl redzēsiet, būs video, kur es arī runāšu ar intonāciju, tad jūs sapratīsiet, jo visi mūsu video, principā viss saturs, ko mēs publicējam, ir viens liels eksperiments. Pilnīgi visu mēs tā kā visu laiku mēģinām kaut ko jaunu, kaut kādas lietas pamainam, skatāmies, vai cilvēkiem patīk vai nē. Tad mēs nopublicējam kaut kādu, piemēram, vienu krāpšanu, kur bija
fake darbu piedāvājumu. Es tur sākumā raudāju ar Bārbijas spilveni. Mēs uztaisījām to krāpšanu, izstāstīt kā joku. Nenormāli labi aizgāja, bet tad mēs domājam, bet atkal mūsu mērķa autori ir tie, kuri atkal, tur ir tāda mūsu dilēma, jo, piemēram, arī uzņēmumi ir mūsu mērķa autori, jo mums ļoti daudz uzņēmumu skatās, un pēc tam arī aicina pēc tam pasniegt lekcijas, vai, piemēram, kaut kāds politiķis skatās mans video, un pēc tam nekādas reklāmas, jo vienmēr, ja politiķi ar mani sazinās, vienmēr saka, ja šeit būs kaut kāda politiskā aģitācija vai reklāmas, tad es uzreiz atsakos. Bet, piemēram, viņi rīko, piemēram, tad būs Eiropas diena, kur mēs braukāsim pa Latviju, tur izstāstīsim vēl kaut ko. Un viņiem atkal vajag to nopietnumu, jo ja es sākšu tagad visu laiku caur jokiem un caur clickbaitiem, es riskēju atkal pazaudēt to auditoriju, kurā mani var novest atkal pie plašākas auditorijas vai pie nopietnākas auditorijas. Un tur ir tāda dilēma. Man gribās to joku saturu, man gribās tur ar Bārbijas tur spilveniem un raudošām sejām rādīt, kā es dzeru tur vecerīgā, jo es esmu dabūjis jaunu darbu, un pēc tam man it kā apčakarē, bet atkal, jā. Nu, ar robežām, bet es tev teiktu, kā pretargumentu, man liekas, ja tu aizej uz tādu nopietnu, piemēram, iestādi, tu vadi lekciju, un ja vēl tu ieliec tur jokus un pasniedz labu informāciju, tad tev vēl vairāk atcerēsies cilvēki. Jā, nē, vairāk patiks. Savās lekcijās es ļoti daudz jokoju, un man praktiski pēc visām lekcijām vienmēr cilvēki pienāk un pasaka, ka ļoti laba lekcija, un tā kā cilvēki arī, es mēģinu visu laiku arī eksperimentēt ar auditoriem, un es jūtu, ka es pasaku kaut kādu joku, uzreiz ir atpakaļ uzmanību. Un tad es vienmēr pavēroju, tur viens jau tā kā līpts iet, skaidrs, es šo daļu runāju pārāk monotoni, tad uzreiz iepinam kaut joku, vēl kaut ko. Arī viss tas ir, protams, eksperiments, un tā ir vēl otrā daļa, ko cilvēki neredz, jo tur arī ir satura veidošana. Piemēram, tas ir vēl sarežģītāk, ka tev ir dzīvē uzstāšanās. Jo stand-up komiķi, viņi arī, pat ja viņi nefilmē savus iestudējumus, tāpat tas ir saturs, tikai tas ir dzīvais saturs. Un tas ir vēl grūtāk, un tur arī ir līdz to visu laiku ir viens vienīgs eksperiments visur. Un ja kāds veido saturu, un ja jums kaut kāds viens video ir aizgājis, tas nenozīmē, ka jums laiku jāmilko tikai to. Tas nozīmē to, ka jums ir jāliek lielāko daļu satura tikai tādu, kurš ir aizgājis. Tam es pilnīgi to atbalstu, jo ir daudz cilvēku, kuri nesaprot to. Ir YouTuberi, cilvēki, kuriem acīm redzam ir viena tipa saturs. Tie, kas varbūt to dara, tie droši vien atpazīs sevi, ja viņi skatīsies. Bet jums ir viens saturs, kurš nenormāli labi iet, un tad jūs ieliekat pilnīgi unrelated saturu, kurš acīm redzam neaiziet. Manuprāt, tā ir tiešā biļete, kā pazaudēt auditoriju un pazaudēt arī skatījums tam saturam, kurš iet, jo tikko tu pārstāji skatīties kaut kādu saturu, YouTube tev pārstāja rekomendēt viņu saturu. Un es to esmu ievērojis ar YouTuberiem, kuri man ir nenormāli patīk, bet tad ir kaut kādi 2 video, kurus vienkārši neinteresētības dēļ es esmu izlaicis un nenoskatījies. Un viss, un es skatos, kāpēc man pusgadu neiesaka nevienu saturu no viņa. Izrādās YouTube algoritms, sapratu, ka man vairāk viņš neinteresē. Un tas, ko es esmu dzirdējis no ārzemju YouTuberiem, ja jūs gribat taisīt citu veidu saturu, lūdzu taisiet atsevišķu YouTube kontu tam satura tipam, jo tikko jūs iemaisīsiet viņu starp savu ejošo saturu, tad būs slikti. Šis arī ies jaunos kontos, speciāli Instagramā, TikTokā, jo es sapratu, ka es negribu maisīt iekšā visu šo satura veidošanas izglītošanu ar savu pārējo saturu. Tas ir ļoti pareizi. Bet interesanti no tevis to dzirdēt, jo man liekas, tu YouTube baigi necenties, piemēram, vai tur ir cita mērķa auditorija? YouTube es principā izmetu ārā veco saturu un uztaisīju principā jaunu kanālu ar jaunu saturu. Vecais saturs krāpniekiem. Jā, vecais saturs man tur vēl ir. Es domāju, nav jēgas zēst, lai tāda vēstures liecība paliek kaut kāda, bet mans jaunais saturs, tiem, kam interesē tehnika un neinteresē krāpnieki, es viņus tāpat esmu pazaudējis, vai es tādu jaunu YouTube kontu vai vecajā publicēju, viņi tāpat man ir zuduši. Savukārt ties, kurus interesē gan ierīču izjaukšana, gan krāpnieki, tie palikuši. Savukārt tie, kurus interesē tikai krāpšana, neinteresē ierīču izjaukšana, viņi arī paliks pie manis, jo es vairs ierīces neizjaukšu savā galvenajā YouTube kanālā. Varbūt uztaisīšu jaunu tam, bet
savā tagadējā YouTube kanālā visticamāk tādu satura nebūs. Ja nu vienīgais nebūs kaut kas, kur es atradīšu kaut kādu drošības ievainojamību un parādīšu, izjaucot ierīci, redzēšu to čipu, es viņam pieslēgšos tur klāt un tad es parādīšu, kā šī ievainojamība strādā. Tikai tad būs izjaukšana. Kaut kas ir super interesanti un vēl ar gan tehnoloģijas, gan drošību. Jā. Content stratēģija. Kādās platformās tu publicē kādu saturu? Vai tu maini, vai visur vienkārši maksimāli sapublicēt, lai lielāks reach? Šobrīd ir, principā, divi. Ir YouTube saturs un pārējais. Short form saturs. Un arī short form saturs arī iet YouTube. Bet starp citu, garo saturu mēs vēl publicējam šo tad arī TikTokā. Jo TikTokā neticēsi. Jā, starp citu šito, es man liekas tev teicu, ne? Ka vienu dienu mēs scrollējam ar man bijušo draudzeni TikToku. Un viņai ļoti patīk tev krāpniecības video, un tu biji ielicis 30 minūšu sarunu ar krāpnieku, un mēs abi noskatījāmies visu mazajā. Es pat vēl airplayoju uz televizoru TikTok video. Man bija tik daudz komentāru, man ir arī 40 minūšu video TikTokā, un man tik daudz komentāru apakšā. Pirmo reizi TikTokā nosēdēju pie viena video 40 minūtes. Man tāds, yes! Līdz ar to kaut kādu, mēs skatāmies, vai viņš... Nu, ja tas ir nopietns saturs, tur, piemēram, kaut kādu podkāstu, vēl kaut ko, nē, to mēs nepublicēsim. Bet, ja tas ir krāpšana, kur ir daudz joki, vēl kaut kas, kur visu laiku ir tāds huks, tu jau tā kā lien projām, atkal huks, tu lien projām, nu, tur visādi kaut kādi jociņi, vēl kaut kas. Tad mēs to arī publicēsim, visticamāk, arī garo video TikTokā, un tur arī labi skatījums, starp citu viņiem. Jā. Kā tev ar YouTube shorts, tev liekas, ir jēga tur vispār publicēt? Jo es neredzu nekādus skatījumus tur neko gan. Nu labi, 300 ir kaut kas, bet... Jā. Nu, es teiktu, es redzu progresiju. Ja es neredzētu progresu, tad es neliktu, bet, nu, man ir... Paliek vairāk, jā? Paliek vairāk, ir citiem pat 1000 skatījumi, tagad pēdējiem ir kaut kādi zem 1000, bet Shorts, YouTube shorts ir atsevišķi bez mazai zinātne, un tur ir daudz informācijas, kā viņi uzķūnē to algoritmu, lai sākt rādīt tavu shorts, un visi tie padomi vienmēr noslēdzās pie viena punkta laiks, lai apmācītu šo algoritmu. Un tas ir ilgs laiks. Ir principā visu laiku jāpublicē, un ka tu algoritmu parādīs, ka pirmkārt tu konstanti publicē, un ka tavs saturs ir interesants, kamēr viņš atradīs to auditoriju, tā laika tie shorti var ritīgi aiziet. Okay. Es neesmu to piedzīvojis. Tā kā tas ir mans minējums, ja atbilst patiesībai tas, ko stāsta ārzemju satura veidotāji. Jo es esmu redzējis satura veidotājus, protams, tas neatiecās uz Latviju, bet kuriem ir tur 10 miljonus skatījumu, un viņi ar to pelna naudu, un viņiem sākumā gāja tieši tāpat kā man, tur pāris simt skatījumu vienkārši neatlaidīgi darbu. Tad es ticu, ka Latvijā kāds 10 000 skatījumu vai 20 arī YouTube shortos var dabūt. Vienam video dabūt 10 000 var, bet konstanti katram video 10 000. Man ir ideja tāda, ka es varētu paņemt visu savu labāko short formu saturu, izņemt visas reklāmas, pastīties, kur jau ir aizgājuši video vislabāk, visinteresantāko un publicēt regulāri YouTube shorts. Jā, noteikti tev obligātā jādara, protams. Un Facebooks, es zinu, ka tur arī tu daudz publicē arī Facebookā. Facebooks ir vienkārši fantastiska platforma. Man burtiski tur kaudzēm sekotāji nāk katru dienu klāt. Tur ir vienkārši jābūt. Es vispār nesaprotu satura veidotājs, kas nepublicē Facebookā. Ko jūs darat? Tā kā Facebooks ir amazing. Man reāli, es tur sāku publicēt, nezinu, kādu gadu atpakaļ, man tur jau ir sabiruši 17,000 sekotāji un birst 100 dienā. Tā, ja nemaldos, vēl joprojām ir lielākā platforma Latvijā. Varbūt TikToks jau viņi ir pārspējis, bet ļoti tuvu tur ap. Tā ir milzīga auditorija vienkārši, un man katram video ir tur mega daudz skatījumu, un cilvēki tur ir komentē, laiko, šēro. Wow, man likās, ka tā platforma mirusi, bet, kad es pats sāku tur publicēt saturu, man pilnīgi apgāzās viss tā kā iespēja. Skaidrs, ka man TikToks joprojām ir lielākā platforma, bet Facebooku nedrīkst ignorēt, tā kā, tur ir jābūt. Un Instagrams, man liekas, pat tuvu nestāv klāt tam, kas ir Facebookā. Instagrams ir pavisam kaut kas cits, man šķiet. Tur man beidzot sāka aiziet kaut kādu video Instagramā, bet es pamanīju, ka tas ir
Tomēr tur tas vizuālais ir ļoti svarīgs. Jā. Un, Nē, ir svarīgi, ka tu kaut ko pārdod. Jā, Jo Instagram, iedomājies, visās pārējās platformās cilvēki bloķē reklāmas, maksā, lai viņiem nebūtu reklāmas, dara visu iespējamo, lai nebūtu reklāmas. Instagramā cilvēki atnāk, un es atvainojos visiem Instagram lietotājiem, bet Instagramā lielākā daļa cilvēku atnāk skatīties reklāmas. Un es esmu tipisks piemērs tam. Tikko man, piemēram, es vairs nesadarbojos, jau man nav sadarbības, man liekas, kaut kādu jau gadu, ne ar vienu uzņēmumu. Bet, vispār? Jā, vispār nav. Samsungs? Nav. Nē, viss es atteicos no Samsung sadarbības. Un man nav vispār nekāda sponsorēta satura, tāpēc tie, kas man raksta, lai es tur viņu produktus kaut kāds apskatu vēl kaut ko. Es to darīšu tikai tad, ja tur būs kaut kas, ko es varu pamācīt auditoriju, bet tā vienkārši reklamēt produktus nē. Bet agrāk, arī Samsung sadarbības ar citu mums nebija tā, ka es vienkārši reklamēju produktus, bet es parādu viņu kaut kādas funkcijas, parādu kaut kādas drošības iestrījumus, vēl kaut ko. Un kā es parādu, piemēram, tur Samsung kaut kādu, rekuši tā teliet, var izdarīt vēl kaut ko uzsprākst. Kā es pastāstu kaut kādu drošības, tur kaut kādas padomas, vēl kaut ko, nevienam neinteresē. Cilvēki Instagramā, kāpēc jūs skatāties reklāmas? Normāli cilvēki to nedara, kāpēc jums to vajag? Un viņiem vajag, ka tā slavenība pasaka, rekur šāds ziepīts, šāds te šampūns, es tur šādu te rutīnu ievēroju, tur ar šādu te, tur vēl kaut ko. Vat es tā nemāku, man liekas, tāpēc man nesanāk tieši Instagramā tā, precīzi. Es arī tā nemāku, bet, man liekas, ka tur ir auditorijas problēma. Tā nav mūsu problēma, tā ir auditorijas problēma šajā gadījumā. Vēl vienīgi es piebildīšu, ka Instagramā ļoti forši man, kāpēc patīk, ir draugu saturs. Tā kā man ļoti daudz draugu publicē storijas, un tas ir kā es ar viņiem keep in touch with them. Ja tu tur varbūt kaut kāds lietas satur, kur tu tiešām plāno, lai tikai tavu draugu redz, tad tā ir ideālā platforma, protams. Bet, ja tu tur gribi būt šmimfluenceris, tad Instagrams būs ļoti sarežģīta platforma. Ja vien tu neesi gatavs pārdoties visiem pēc kārtas, tad tev būs ļoti viegli Instagramā. Reklamē vienu produktu pēc otru un droši vien tev skatījumi būs gaisā. X tev vēl ir aktuāls? Jā, ir. Tur man diezgan arī padaudz sekotāji. Bet, vispārējās platformas aug daudz straujāk nekā X, līdz ar to X visticamāk drīz būs man visnesakotākā platforma, lai gan ar to es sāku. Un tā bija man pirmā un lielā platforma, kur es publicēju, kur es biju savāds sekotājs. Pēc tam TikToks pārspēja, pēc tam Facebooks pārspēja, līdām droši vien arī YouTubes pārspēs. Instagrams eventuāli noteikti pārspēs līdz to, tā. Kas ar X notika? Tu vienkārši necenties tur neko vairs publicēt? Vai... Nē, es tur publicēju, bet... publicēju aktīvi? Es aktīvi publicēju visu saturu arī, un pie tam arī visus video pārlaiž? Arī visus video, un tie video pie tam labi aiziet, bet es esmu laikam sasniedz to X piesātinātību, jo cilvēki daudz ir pametuši X-u. Vai Twitter, man vajag nepatīk tas vārds X. Daudz ir pametuši Twitteri, daudzi vienkārši heito varbūt mani, kas man ir ļoti dīvaini. Ko es esmu kādam izdarījis? Nevienam sliktu vārdu neesmu pateicis, bet, protams, heiteri būs vienmēr. Tas ir absolūti jāpieņem. Un cilvēki, tur to saturu varbūt neskatās, un līdz to es esmu, man liekas, to piesātinātību sasniedz, un vairs es domāju, nav latviešu Twitterī neviens, kurš nav redzējis nevienu manu video, piemēram. Tāda droši vien cilvēka nav. Līdz ar to, ja viņš man nav piesakojis no maniem 5-10 video, ko viņš pirms tam ir redzējis, vai maniem saturu, ko es veidoju, tad viņš arī nepiesakos man. Līdz to es turpināšu tur publicēt saturu, bet tas nav mans main focus. Vēl viena liela platforma, par ko mēs tik daudz nepaspējām parunāt, ir vispārējie tradicionālie mēdīji, kur tu patiesībā ļoti daudz parādies. Radio, arī televīzija. Radio, televīzija, laikraksti. Jo, kas man likās interesanti, es šodien biju pie friziera, un frizierei stāstīja, ka man būs intervija ar tevi, un viņi saka, es viņu dzirdēju radio. Jā. Vai viņi vispār minēja kaut kādu top radio? Jā, top radio, jā. Es pat nezināju, ka tev tur kaut kas ir. Top radio ir radio krievu valodā, kuru klausās 49% latviešu, un es tur runāju latviski, un cilvēki raksta krievu valodā mega paldies, top saturs, top, ne top radio, bet top, labs saturs,
daudz ko iemācījos. Cilvēki raksta, paldies, ka runā latviski, es apgūstu jaunus latviešu vārdus. Wow. Jā. Un, tādā ziņā baigi labi, ka tu arī ļoti piedomā pie pareizas latviešu valodas. Nu, varbūt ne tik ļoti, bet es esmu tāds grammar nacija. Bišķiņa tekstā ļoti. Sarunu valodā, ja tu sāc runāt pārāk pareizi, tad arī tas izklausās baigi kokaini un tev cilvēki vairs negrib klausīties. Jā, tur ir limits. Es arī mēģinu sajust to. Šis vārds man nepatīk. Šis ir vēl interesanti, lai gan es ļoti rētas, varbūt kaut 3 video esmu ar teleprompteru ierakstījis, bet viens padoms, ko man pateica viens čalis, kad ar teleprompteru viņš teica, vai redzēja, ka tur, kur tu lasi tekstu, ka tu es jau tos padomus palasīju dažus. Piemēram, neskatīties teleprompteri, visu laiku skaties projām štātiem. Bet otrs ir, ko es darīju. Es kā grammar nacija, es sarakstīju visu tekstu pareizi. Tā kā viss ar visiem garumzīmēm un viss, bet es sapratu, ka es dzīvē tā nerunāju. Plus stilistiski pareizi viss. Un tagad es sāku to tekstu lasīt un tāds, jā, ok, baigi dīvaini izklausās, bet es nezinu, kas ir tik dīvains. Un tā kā viņš man pateica, ka tā cilvēki nerunā, un tas tāds, jā, tagad es sapratu, kur ir problēma. Es taču visu stilistiski pareizi uzrakstīju ar garumzīmēm visu, un es tā nekad dzīvē nerunāju, un tā arī ir. Un tāpēc, ja tu raksti teleprompterim, raksti tieši precīzi tā, kā tu runā, tur bez galotnēm, ar tur kļūdām, vai tev ir kā. Yes, es tā arī daru. Un vēl viens tips, man liekas, ir tālāk nolikt kameru un tuvāk, tā kā zoom objektīvu kaut kādu, tad tev neredzēs tik ļoti. Ja tu esi riktīgi tuvu kamerai, tad tev lēkā ar platleņķa objektīvu. Labs padoms. Teleprompterim vislabāk ir vismaz 50 mm. Jā, te jums bezmaksas padoms no Edgara. Jā, uz iPhone 3x zoom kamera. Labs, tas ļoti labi. Jā, bet par teleprompteri man arī bija ļoti grūti pierast, un tagad es vairs neizmantoju to. Vienīgais, kas man liekas, varētu uzlabot to pieredzi, tā pulds, tur visu laiku kaut ko tīt atpakaļ, bet es redzēju, ka Mr. Who's the Boss tagad izmanto teleprompteri, kuram ir AI, tur balss atpazīšana, un viņš automātiski seko līdzi, cik ātri viņš runā, viņam nav ar pulti. Elgato ir tāds, bet latviski jau nav tā. Es vēl neesmu testējis latviešu valodu, bet cilvēki saka, burtiski jebkurā valodā runā. Viņš jau tikai viņam vajag to līdzību kaut kādu. Okay. Viņi tur mēģināja, tur zviedru valodu vēl kaut ko un viss strādāja. Es neesmu kaut kā testējis, jo man ir kājas pedāls. Es ar kājas pedāli. Man arī live streamos, man ir viss. Man ir setups sataisīts tā, ka man ir 3 scēnas, telefona scēna, mana scēna un dators scēna. Un es ar kājas pedāli. Tāpēc es varu ar rokām visu darīt un pastos kamerām pēkšņi pārslēdzās uz mani. Un tie, kas domā, kā tas notiek, tad tas notiek kājas pedālijā. Teikšu godīgi, es tavus live streamus neskatos. Kā tev ar to visu iet? Cilvēki iesaistās? Nenormāli. Man ir cilvēki, kur saka, kas ir interesantākais, kad es YouTube'ā live streamoju, un man Instagramā, Facebookā, Twitterī, Threados, pat TikTokā, kad būs nākamais live streams? Un tāds, wow, jūs esat no YouTube platformas atnākuši šeit un zem man video iekomentēt. Man ir tik daudz cilvēku, kur gaida mans live streams, visu laiku man bombardē, kad būs, viņiem tas ir tā kā seriāls. Jo man to pašu krāpnieku, man ir jauna kaut kāda pavērsiena, tad es tur pārskaitu mazas summas, tad es principā izkrāpu naudu no krāpniekiem, pēc tam ziedoju Ukrainai. Un tad viņiem interesē, kas notiks tālāk, kad es izkrāpu naudu, tad es savā fake Svetbankā, tā kā Svetbankā, kur man ir uzkodēta stāv uz manu kompu, es ielaižu to krāpnieku, es viņam acu priekšā pārskaitu 5000. Tad tur aiziet, man tur kontā 27,000 stāv, un viņi tur vienkārši siekalojās, ka varētu šo čalu reāli apkāst. Un viņi visi tam seko un grib zināt, kas notiks tālāk. Viņi laivā skatās, tiešām 100 cilvēku regulāri skatās, jā. Kā tev laika tam pietiek vispār? Nepietiek. Kā es vienmēr saku, miegs ir pārvērtēts. Es arī diezgan neizgulējies. Tagad es būšu šitāds. Cik stundas gulēju šonakt? Šodien. Šodien? Pa dienu, kad tu aizgāji gulēt? Es biju, es kaut kādos 10 iegāju gulēt un jau 2 cēlos, jā. Es to 4 stundas sanācu. Man tas pēdējā laikā tas ir daudz. Bet nē. Te par darba un atpūtas balansu laikam vispār nevar ar tevi runāt. Tāds neeksistē.
Eksistē, balanss kaut kāds ir, bet viņš nav sabalansēts. Viņš ir vienkārši ļoti daudz vienas lietas un ļoti maz otras. Bet vai tev sajūta, ka tagad vienkārši ir tas laiks, kad vajag veltīt visu savu laiku šim un vēlāk tu varēsi atpūsties vai kā? Šis smags jautājums. Es pat nezinu, vai es gribu atpūsties. Man reāli tā patīk viss, ko es daru, ka man gribās vienkārši turpināt uz priekšu darīt. Šis ir interesants jautājums. Nē, es reāli negribu atpūsties. Ja es gribētu, es varētu arī neko no tā nedarīt un tāpat būtu skatījumi, bet man gribās iet tālāk. Es varētu to fake internetu banku nekodēt, bet tu nevari iedomāties, cik jautri viņi ir uzkodēt un rādīt un skatīties tās emocijas. Es saprotu, es arī dažreiz pa nakti sev gudro māju, kaut ko programmēju, kaut ko jaunu un varbūt jāsāk tas live streamot. Jā, precīzi. Un es domāju, tev cilvēki arī tehniķi pieslēgtos un arī dot padomus. Jo pēdējais, kas man bija arī, es arī nekautrējos, piemēram, daudziem varbūt ir problēma atzīt, ka viņš nav tur varbūt tik kompetents kādā jautājumā. Tad es to esmu atmetis. Man ir tā, ka, lai saka tur, viņš ir programmētājs, nezinu tik elementāru lietu. Jā, visi cilvēki nevar zināt visas lietas. Un, piemēram, man bija virtuāla boks, nestrādāja. Uzreiz viens cilvēks ieraksta, ka man vajag Hyper-V atslēgt. Es viņu atslēdzu, palika ātrāk. Palika tiešām jūtam ātrāk, beidzot lietojums. Man zvana krāpnieks, pa telefonu ar viņu runāju, un man neiet virtuāla boks, vispār nevar ieslēgt. Un es tā kā domāju, ko darīt. Un man viens saka, uzzins, lai VMware. Es saku, kur to izdarīju, kā viņš jau visu komentāros, tā kā čatā, instrukcijas, to visu izdarīju. Paldies vienkārši. Nice. Es nekad nebiju lietojis, tagad esmu VMware's fans, un man ir visas virtuālas mašīnas, tagad man ir tur. Man vēl būs arī par to video, kā to visu setupot, jo, kā krāpnieki arī pārbaudoties uz virtuālas mašīnas. Viņi iet device manageri, apskatās, kā tas saucās HDD. Ja tev HDD saucās VMware, HDD, tur kaut kas, VMware, tad viņš uzreiz, tu esi virtuālas mašīnas, pārtrauc sarunu. Un tur arī ir jānoslēp, un tur arī visādi tips un triks. Tā kā, es plānoju, es tad biju CCC drošības konferencē Hamburgā, un tur bija tik daudz visādi drošības taisīt. Tur pat varēja atslēgas mūķēt, iemācīties, tur varēja fake ID kartes taisīt, tur varēja visu iespējamo. Un es plānoju pieteikt savu lekciju par to, kā es čakrēju krāpnieks tieši, tā kā arī, un tur, man liekas, man būs tik daudz, ko stāstīt par to. Kā tas, tur tikt ir nenormāli grūti, un es nedomāju, ka es tur tikšu, bet ja es tikšu, tad YouTube'ā daudz varēs paskatīties, ko tas īstenībā nozīmē, tos krāpnieks čakrēt. Tas ir reāls darbs. Tur ir daudz tehnoloģiskās zināšanas. Un tā ir viena lieta, ko es iesaku, ja šo skatās satura veidotājs kāds, es domāju, ka daudz satura veidotājs skatīsies, izdomā, kāds būs tavs unfair advantage, jeb negodīgā priekšrocība. Ja tev nav negodīgas priekšrocības, un jebkurš var tev vienkārši paņemt jebkurā dienā un atdarināt un uztaisīt labāk kā tev, tad vai vispār tev jēgas taisīt saturu tev labāk, lai viņš taisa, jo viņš to dara labāk. Izdomā, kur tu esi labākais un kur tev nevar pārspēt un ej tajā virzienā. Un tas ir arī šeit, es esmu iekrājis tik daudz unfair advantage, ka šobrīd mani nokopēt ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un es pat teiktu, to var izdarīt, bet neviens neveltīs tam tik daudz naudas un laika, lai to izdarītu, jo vienkārši bezjēdzīgi būt atdarināt mani, ieguldot nenormāli daudz laika un sasniegt tikai to pašu, vai varbūt daļu no tā, ko es esmu sasniedzis par šo laiku. Līdz to viņš varbūt izvēlēsies citu virzienu. Tā kā izdomā savu unfair advantage. Jā, tas ir ļoti labi pateikts. Es arī katru dienu domāju, kā es varu uzlabot vēl to saturu, jo ļoti sāncensīga šobrīd šī industrija. Ļoti daudz cilvēku to dara, un tev vajag atšķirties noteikti. Jā. Ne tikai atšķirties, kā jebkurš var atšķirties, bet tev vajag arī izdarīt kaut ko tādu, ko cits nevar izdarīt. Jā. Un, piemēram, tur tā jaunā meitene, kā viņa sauc, es nenormāli fanoju viņai par TikTok kontu, kur viņā rāda visādas fizikas un ķīmijas, visādas tos... eksperimentus kaut kādā? Jā. Latvijā? Viņa tagad uzsprāga, viņai visu video ir virs 100,000 skatiem, gandrīz visi. Varbūt viņa jāuzaicina šeit. Obligāti. Tas ir vienkārši mega saturs. Zinātnes zona. Kur paskaties, viņiem ir
Viņiem ir jau gandrīz 10,000 sekotāji, un viņiem ir pastāstīt tikai cik video. Un visi ir 30, 51, 123, 135, 138. Sanāk, viņas advantage ir piekļuva kaut kādai laboratorijai, kur viņi var visu šās... Un plus viņas arī tā personība ļoti tāda spilgta. Un izglītība pašai. Visticamāk, viņi diez vai nezina ko no tā. Visticamāk, viņi ļoti labi par to zina. Un tas ir viņas mega unfair advantage. Un es saku, gads, un viņai būs varbūt pat 100,000, ja viņi tā turpinās. Hei, ja tev šis podcasts liekas interesants, un tu gribi kļūt par satura veidotāju, vai varbūt jau veido saturu un vēlies atrast līdzīgi domājošos, es esmu izveidojis jaunu platformu Creators LV. Dodies uz mājaslapu Creators LV, ievadi savu e-pastu, saņemsi linku uz jauno Telegram grupu, kā arī drīzumā mēs tur palaidīsim satura veidošanas akadēmiju, kas palīdzēs pacelt tavu saturu nākamajā līmenī. Man ir tik daudz ko stāstīt par katru no tēmām, ko es esmu izpētījis, jo man tas pedantiskums ir tajā, ja es kaut kādu tēmu pētu, es viņu izpētu tik dziļi, kur iespējams retais tikai pasaulē tur ir iebraucis iekšā. Un tas arī ir viens no maniem unfair advantage'iem, kur daudz tēmas, kuras esmu pētījis, cilvēkiem vienkārši nebūtu laika tik daudz. Un nebūtu arī resursi, jo tomēr tur ir vajadzīga tehnika, tur ir vajadzīga visādas zināšanas. Un es viņus izpētu tik dziļi, ka es pēc tam varu vienkārši par to tēmu norunāt kaut kādu stundu. Nu, tikai pa vienu kaut vai, piemēram, kaut romantiskā krāpšana, piemēram, mēs esam viņu tik ļoti izpētījuši dziļi, ka es varētu stundu tikai par to vienu krāpšanas veidu pastāstīt. Jo tur ir tik daudz nianses, psiholoģiskie aspekti, tur finansiāli. Es gaidu tavu grāmatu. Jā, laikam jau grāmatu. Jau vairākas. Jā, mums ir arī plāns bērnu grāmatu izdot, jo tā arī ir liela problēma, ka mēs domājam, ka bērniem jau nekas nenotiks, un viņus nevajag izglītot par drošību. Bet realitāte ir tāda, ka pirmkārt tie bērni kaut kad būs lieli, un ja viņi nav no mazotnes audzināti, kā uzvesties droši, tad viņi principā... Un ko nozīmē vispār būt drošībā? Drošībā nenozīmē to, ka tu zini pilnīgi visu par drošību. Ir tāds princips, kas attiecināms uz drošību. Ja tu bēdz no lāča, tev nav jābūt ātrākam pa lāci. Tev ir jābūt ātrākam par tavu draugu, kurš arī bēg no lāča. Tas ir smieklīgs princips, bet tas ir nenormāli tāds dzīvē, tev tas daudz kur noderēs. Jo arī satura veidošanā piemēram, tev ir jābūt vienkārši labākam par kādu. Tev nav, un arī drošībā tas ir īpaši. Ja nebūs tā, ka hakeri vienā dienā un krāpnieki pazudīs, viņi būs vienmēr. Bet tev ir jābūt vienkārši labāk sagatavotam, un es gribētu, lai visa Latvija ir labāk sagatavota, un lai tā nauda plūst projām, nezinu, no Polijas vai vienalga no Lielbritānijas, no kurienes... Es nenovēlu nevienam ļaunu, bet lai tā nauda labāk plūst prom no citām vietām, jo mums Latvijā tā jau nav naudas. Un ja mums vēl 10 miljoni, ja ne pat 100, tā oficiāla statistika, tā ir tikai oficiāla statistika. Tie tikai ziņotie. Man cilvēki ziņo tādas summas, kas nav nekur ziņots, ka es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tie ir 10 vai pat 100 miljoni, kas aizplūst katru gadu, no kā netiek nomaksāt nodokļi, PVN, sociālajie nodokļi, kas principā paliktu mūsu Latvijas ekonomikā, bet viņi aizplūst projām. Mums viņas jāsaglabā šeit, un vienīgais, kā mēs varam saglabāt viņu šeit, ir skriet no lāča ātrāk par poļiem. Now it makes sense. Jā. Ko tu varētu pateikt par drošību, digitālo drošību cilvēkiem, kas grib būt satura veidotāji? Kas viņiem būtu? Par ko jāizdomājas? Izmantot visos sociālajos tīklos 2-faktoru autentifikāciju. Dažādas paroles? Nē, dažādas paroles, protams, jā, bet paroļu menedžers noteikti izmantot, bet ja 2-faktoru autentifikācija būs ļoti labs jau tāds uzlabojums jūsu drošībai. Protams, dažādas paroles arī, bet es saprotu, ka cilvēki bieži vien grēko šajā jautājumā, un 2-faktori jau būs vismaz viens solis pretī labākai drošībai. Un nespiest uz visādām saitēm, spiest var, protams, bet neautentificēties visādās saitēs. Jo man tik daudz satura veidotāji rakstījuši, ka viņiem ir nozagt Facebook konti un pēc tam iztīrīt viņu karti piesaistītā. Pirmkārt, neturiet savā kartē, kur jūs piesaistāt Facebookam vai Instagramam vairāk naudas, nekā jūs varat atļauties pazaudēt. Jo tad, kad
nozags, es ceru, ka nenozags, bet ja nozags jūsu kontu, tad viss tā karta būs momentā tukša. Viņi saliks savus kameru reklāmas sociālajos tīklos un iztukšos visu. Un Didriksona bija storijā ielikus, man liekas, viņai 7,000 vai kaut kas 1000 vai 2 vai pat 7, neatceros. Šie 2 skaitļi vienkārši man galvā stāv, bet viens no tiem bija, viņa iztīrīja no kartes vienkārši skameru, jo viņai bija piesaistīts. Tāpēc, 2-faktoru autentifikācija, un ja jums kāds draugs ir iemets, ka kāds ir aizgājis bojā, un jūs uzspiežat uz sites, un tur, lai noskatījos video, ir pilnīgi kopija Facebook lapai, un tur ir jāievada savus paroles, tad paskatieties saitē apakšā, tur ir rakstīts, ka tas nav Facebook. Zin kā, cilvēki nepievērš uzmanību tām saitēm. E-pasts, no kura tiek sūtīts, bet labi, tur arī var būt spulfots e-pasts, ok. Jā, un vispār arī lietojot antivīrus, jo tas, ko vēl, kā ļoti daudz pasaulē lieli satura veidotāji ir uzlausti, viņiem uzinstalē vīrusu, spiegvīrusu uz datora un nokopē to sesijas ID no pārlūka un aizsūta. Un pēc tam viņš to sesijas ID iekopē savā pārlūkā. Viņš atver YouTube, un viņam ir viņa konts ielogots. Jo viss, kas tevi atšķir no neielogot cilvēku, ir šis sesijas ID, un to var nozagt vienkārši jebkur, principā, spiegu programmu. To var ierakstīt vienkārši, kā sauca? Adresē, nē, tas glabājās tā kā tajā session storage'ā. Aha. Un to var noklonēt. Sanāk, nav pat jāielagojas, var dabūt tikai to tas kā notiek, ka tu atver jebkuru savu sociālo tīklu, tavs pārlūks aizsūta uz šo sociālo tīklu tādu identifikātoru. Šis ir mans autentifikācijas, tā kā, principā, man ID karta, ka es esmu autentificējies. Un pārlūks saka, ok, tu esi tur Edgars Fresh, tad reku tev ir atpakaļ viss tavs saturs, ko tev vajadzētu redzēt. Bet ja kāds cits nokopē to, tad YouTube jau nezin, ka tas nav tavs, ka tas ir kāds cits noklonējis. Līdz ar to ļoti daudz tā tiek pārņemti, un pēc tam, ko viņi dara, viņi iet vai nopublicē savus kripto video ar kripto reklāmām, pēc tam tev nobano YouTube kontu, vai arī, ja tev nav 2-faktoru autentifikācija ieslēgt, tev vēl nomaina tavu parolu un vispārējo, tur briesmas sākās. Labāk tā nedariet. Es pats vēl neesmu sapratis, kā manu YouTube kontu uzlauza, jo visi 2-faktoru autentifikācija viss bija, mēs jau par šo esam runājuši, bet tāpatās kāds tur tika iekšā un nomainīja uz kripto kontu. Jā. Es biju aizmirsis, jā, pareizi. Jā. Ok, tad iespējams tu antivīrus lieto? Es nezinu, nē. Man ir, uz Windows ir Windows Defenders, manā izpratnē. Viņš ir ok. Uz MacBook es vispār nezinu, kāda antivīrus lietot. Nepaļaujieties tikai uz Windows Defender. Tas laiks ir pagājis, ka tas bija labs produkts. Ok. Ik pa laikam ziņās parādās, kā atkal kāds vīrus apiet Windows Defender. It sevišķi, ja jūs esat satura veidotāji, lietojat nopietnas aizsardzības rīks, un tas ir, es negribu īstenībā nevienu reklamēt, jūs noteikti paši varat Google atrast. Bet VPNs arī tev ir? Nav jēgas no VPN. Okay. VPN ir fake produkts. Produkts ir labs, bet cita mērķim, ne tam, kam viņu reklamē. VPNus reklamē it kā, lai pasargātu tavu drošību, vēl kaut ko šifrē, tavu saturu, vēl kaut ko. Un starp citu, tu vari arī skatīties ārzem saturu. Īstenībā ārzem saturs ir vienīgais, ko dod VPNs, jo tavs saturs, ko tu internetā lieto, jau ir šifrēts. Šifrēts dats nav jēgas. Tas ir tā kā tavs šifrēts disks kaut kāds, un tu viņu nošifrē vēlreiz. Kāda nav tā jēga? Viņi jau ir aizsargāti tie dati. Un kāds antivīrus tu teici, ka tu negribi konkrēti reklamēt? Vai kā? Vai ir kaut kāda? Ko tu pats lieto? Man vienkārši pēc tam viss saka, es tur šiloju un stāstu, ka man kāds maksā. Man nav nevienas sadarbības, man neviens nemaksā. Es varu pateikt, mēs izmantojam visur Norton antivīrus, bet ir labas alternatīvas izmantojot cits, ja negribat Norton izmantot. Bet jā, tur ir viss. Tur ir arī VPNs, bet mēs viņu neizmantojam praktiski vispār. Ja vienīgi vajag krāpniekiem noslēpt savu IP adresi, tad... Jā, ko es vēl varu no savas puses padalīties? Varbūt tev arī ir kāds piemērs. Ļoti bieži, tā kā man ir publisks e-pasts, man cilvēki paņem to e-pastu, kaut kur ievada, man nāk viss kaut kādas saites, kaut kur es neesmu reģistrējies, bet nāk e-pasti, ka es esmu piereģistrējies, kā arī tik daudz sadarbības piedāvājumu, kas ir totāls skams. Un es pat vienreiz lejupielādēju
kaut kādu failu, kas ir e-pastā, tur briefs, un es sapratu, ka tas ir kaut kāds vīrus. Jā, tā ļoti bieži dara. Man sačakrējās, tad viens stāv e-pastā, gribu papētīt, kas tur notiek iekšā, jo tur arī man viens satura veidotājs atrakstīja, ka ir saņēmis šādu e-pastu un nevēr vaļā. Un es paskatījos, vīrus, paskatīsimies, ko viņš dara. Uzlikšu uz kādas virtuālas mašīnas un pastīšos. Tad tas vēl būs video, jā? Jā, man šādi arī vīrusu satura. Starp citu, man bija video par katru reizi, kad es krinžoju, es uzinstalēju vienu vīrusu savu datoru. Tas rītīgi labi aizgāja tas video. Uz virtuālās mašīnas? Nē, es biju atsevišķu laptopu nolicis, un tur bija, man liekas, 15 vīrusus uzinstalēju. Un viss, principā, mašīna nelietojama. Jā. Cik tev ir šobrīd aktīvi projekti vienlaicīgi, un kādi tie ir? Ja tu vispār vari saskaitīt. Tas Scam Hunt projekts, kas būs tā kā plugins pārlūkam. Star FM, Lel Shows. Mums projām top nākamā epizode mūsu drošraidei. Tad, protams, viss satura veidošana. Tad ir viss mans pārējais tehniskais nodrošinājums, kas ir atsevišķs projekts un aizņem praktiski visvairāk laika. Tas ir fake bankas, viss ekipējums, balss pārveidošana un viss tas. Es saskaitīju vismaz 8. Jā. Vēl arī šobrīd man ir plānā tagad projektā, kas arī notiks, ir viss tīkla upgrades mājās uz 10 gigabitiem, kas būs super dārgs projekts. Tas arī būs video projekts? Es domāju, es par to video visticamāk nefilmēšu, jo tas nav manai auditoriem, liekas, interesanti. Okay. Es nezinu, varbūt es to citā kanālā, piemēram, uzaicināšu tevi, vienkārši pastāstīšu, un tu vari savā kanālā vienkārši parādīt. Kā var pieslēgt dzīvokļa ēkā 10 gigabitu tīklu vispār? Nē, iekšējo. Savu iekšēji. Vienkārši vadus upgradeot un routerus visus. Routerus, switchus, nasus, visus kompju tā kā hubus, jo kompjos arī vajag tos 10 gigabits. Gotcha. Jo, kad veido saturu, es gribu, ka mums viss ir uz centrālā NASA pieejams. Mēs kādreiz tā darījām, bet tagad tie faili ir tik lieli, ka ar 1 gigabitu vairs nepietiek vienkārši datu. Un līdz ar to Linda ir atsevišķi savus disku kaste ar daudziem diskiem. Bet es gribu, lai viss tas tomēr NASA notiek. Man tas būtu interesanti. Nezinu, cik liela auditorija tur būtu. Jā. Skatījos, kā tas Microsoft Retired Engineer software developer, kā viņš vispār 25 gigabitu tīkls. 25 būtu sāpens, bet tas ir mega dārgi. Jau 10 gigabiti. Jābūt miljonāram. 10 gigabiti jau izmaksā daudz tūkstoši upgradeot visu. Un tie ir daudz tūkstoši, tie ir pie 10 000. Tad uz 25. Tas ir liels projekts. Jā. Un tu to visu vari atļauties šobrīd? Principā jau jā. Vienkārši tas, ka sanāk atkal, mēs vienkārši plānojam arī lielāku dzīvokli, jo šajā dzīvoklī mums vienkārši nav vietas tam visam, ko mēs darām. Un līdz to sanāk vienkārši atkal atliekās dzīvoklis, atliekās. Bet... Jāņem kredīts? Jā, nē, protams, ka dzīvoklim kredīts. Latvijā nevar nopelnīt dzīvoklis sitiem nopirkt. Bet dzīvokļa kredītam var mierīgi. Un tas man bija liels pārsteigums, ka es sāku veidot saturu, ka patiesībā saturu Latvijā var ļoti labi monetizēt. Ļoti labi. Vairāk nekā ar programmēšanu var nopelnīt? Mierīgi, easy. Wow. Es varu nopelnīt, principā, vienā nedēļā tik, cik es ar programmēšanu ar top programmētāju algu nopelnu mēnesī. Tas ir daudz. Programmētāji pelna diezgan daudz. Ja rītīgi sarauj, var arī 2 dienās nopelnīt tik daudz. Jā. Un bieži vien ir tādi projekti, kur vienā dienā tev vienkārši ieskaita jau avansā summu, un tad ir tāds living the good life. jā, tā ir vienkārši. Tie projekti pārsvarā paņem baigi daudz laika, bet ar lekcijas vadot, tu vienu vakaru sagatavojies, nākamā dienā aizēji novadi. Un šobrīd man tā rinda vienkārši ar tiem gribētājiem ir tik liela, ka es vienkārši nevaru visus apkalpot. Es atvainojos visiem tiem, kur man raksta uz sadarbību ETL. Es, diemžēl, nevaru visiem atbildēt, bet es cenšos, cik varu. Tu jau esi pacēlis cenas, vai ne? Protams, es pacēlis līdz maksimumam, bet vairāk būtu nepieklājīgi prasīt. Bet tā kā es nevaru vienkārši visur paspēt.
Un nopelnīt ar to var. Un, ja es gribētu vienkārši atmest visu krāpšanu, krāpnieku čakarēšanu un vienkārši pasniegt lekcijas, tad es varētu mierīgi iet prom no programmētā darba. Bet atkal otra monētas puse, tad man nebūtu laika, tad man nebūtu mārketings pašam tam, ko es daru. Jo, principā, jau arī tie video ir kā mārketings manām lekcijām. Bet kāpēc nebūtu, ja tu aizēji no programmēšanas darba? Tāpēc, ka tad es pasniegtu lekcijas, un man nebūtu laika pašu video saturu veidot. Bet tu aizvietot programmēšanu, kas tev atbrīvot daudz laika, ne? Jā, bet šobrīd es to varu apvienot abas divas. Nu labi, pieņemsim. Jā, principā es pats sēdēju, vienkārši rēķināju. Pirmkārt, es negribētu katru dienu pasniegt lekcijas. Un līdz ar to tas nenormāli izsūc enerģiju. Otrakārt, man varbūt ir bail. Jo, zin kā, tagad tā rinda ir garā, varbūt es viņu iztukšošu un vairāk nebūs. Un tad, principā, es to visu rindu iztukšoju, es sapelnu to visu piķi, nopērku dzīvokli, bet tos visus mēnešus, piemēram, kad es esmu pusgadu pasniedzis tās lekcijas, nopirks dzīvokli, es neesmu marketējis to, ka man tās lekcijas ir. Jo man nebija vienkārši, mana linda vairāk nav laika veidot saturu. Un tad... kāds biznesmenis droši vien pateikt, ka es domāju pilnīgi nepareizi, bet man kaut kā ir sajūta, ka baigi riskanti ir aiziet all in uz lekcijām. Šobrīd man ir tā, es varu, jo baigi emocionāli spēki arī tās lekcijas izsmeļ un konferences un vispārējais. Šobrīd ir tā, ka man ir viena drošības kaut kāda konference nedēļā, kur es piedalos bez maksas. Un tad ir viena mākslas lekcija nedēļā, kur es tā kā apmācu. Un tad es vairāk arī, tas ir mans limits. Jo 2-3 nedēļā es esmu mēģinājis tā, jā, var ritīgi labi nopelnīt, bet reiķinies, ka man vēl stāra FMs no rīta. Man ir vēl regulāri, man prasa kaut kāds intervijas tur televīzijā vēl kaut kur. Un tad ir tā, ka tu esi vienkārši dead. Man ir daudz vieglāk sēdēt, programmēt savus 8 stundas dienā, pēc tam čakarēt krāpnieks, pēc tam iefilmēt video, tas daudz vieglāk emocionāli. Jā, es saprotu. Tas varbūt no malas izskatās cilvēkiem. Tu jau tur neko nedari, bet tas prasa daudz. Nē, video saturu vispār. Pat tu vienkārši gaismā sēdēt un tāds acis nogurst, viss runāt 2 stundas ar kādu, tas viss ir ļoti nogurst. Bet katrā ziņā uzfilmēt vienu video ir vieglāk nekā nolasīt lekciju. Daudz vieglāk. Bet joprojām grūti. Jo man ir tā, ka es ierunāju un man ir tāds, šis atbilst tam, ko es varu izdarīt. Nē, šis neatbilst tam, ko es varētu izdarīt, bet šis ir tas limits, kur man vēl nav kauns. un es nevaru vienkārši, es varētu pārkāpt savu pāri un uztaisīt, bet man reāli, tad es zinu, ka es skatīšos to video, man būs cringe. Jā, varbūt kādu dienu. Nē, es domāju, ka es jau to robežu mēģinu stumt uz priekšu. Man atbrīvo īstenībā tie live stream. Es laivā tādu sūdu runāju, tas ir vienkārši nereāli. Ak, Dievs, es pēc tam skatos, man tāds, šis ir cringe, bet man ritīgi patīk. Un tulītām būs mums jaunais video, kur es ar vienu krievu krāpnieci tur runāju par seksu, par visu iespējamo, par kāru, par to, kā Rinkēvičs būvē armiju, ar ko mēs uzbruksim Maskavai, un tur jūs nevarat iedomāties, kādu sūdu es tur runāju. Wow, tas... Prieks dzirdēt, ka tev pašam tas tā kā patīk. Es pastījos kaut kādu video, bišķiņ tā likās neierasti redzēt Elvisu, kurš, lamājās kaut kādā tur kopā ar tiem džekiem no Rektopus, kad tu filmējies tāds, interesanti, pavisam citā. Jā, es kaut kā, tad, kad es esmu varbūt ne tajā savā drošības tajā amploā, tad es atļaujos bišķi vairāk. Jo Rektopus arī paskatījās, šis džeks īstenībā tāds bišķi brīvāks nekā man likās. Tad, kad es savus video, tad man uzreiz kaut kāds tur robežu kastes kaut kas. Linda man mēģina viņus tā kā noņemt tos rāmjus, bet tas ir grūts darbs, es saprotu. Man liekas, man personīgi vispār satura veidošana arī ir palīdzējusi ar to noteikti. Es daudz atbrīvotāks, daudz labāk māku sevi pasniegt, runāt. Absolūti. Tik daudz ko attīstīt. Absolūti. Tas ir labs iemesls, kāpēc veidot saturu. Šis varbūt būtu pretarguments tam, ko es teicu, uzfilmēju savu video un nepublicēju nekur. Nē, ja godīgi, ja tavs mērķis ir iemācīties labi runāt, tad gan nofilmē video un nopublicē.
Jo savādāk, ja tu zini, ka šo neviens neskatīsies, tad tu vari kā karalis runāt, vai ne? Tev nekad nebūs no kā bail. Bet tā, kad tu zini, ka šis video būs publicēts un iespējams 1000 cilvēku, viņi noskatīsies varbūt, nezinu, uzsprāgs 10 000, tad tas reiz ir bišķiņa duša papēžos. Nu, ir, man liekas, 2 posmi. Pirmais ir, ja tu nevari vispār saņemties, parādīt nevienam publiski, tad ieliec privāti un tad skaties, kā tā kvalitāte uzlabojās, uztais tur 5 privātus video vai kādā citā kontā ieliec, un tad jau var sākt publicēt. Jā, ļoti labs tas ir. Izcila nots, uz kā pabeigt podcastu, bet vēl viens pēdējais jautājums tev. Kādu saturu tu pats skaties ikdienā? Es skatos ļoti daudz krāpnieku čakarēšanas. Es nezināju, ka tāds saturs eksistē. Starp citu, kad es sāku veidot savu saturu, man teica, tu jau esi Latvijas Kitboga. Man tāds, Kitboga, what? Iesarčoju. Nice, Džeks dara tieši to pašu, ko es. Tu nopietni nezināji? Nē, es nezināju. Es nevienu no tiem tā kā nebija. Jo es daudz skatos arī, kas ir... Chris Browning, laikam? Jā, Chris Browning, pēc tam es uzzināju Atomic Shrimp un vēl tur visāds un Scammers Payback. Tagad es tos vienkārši, es esmu tāds fans, bet visvairāk man Kitboga patīk, jo tas humors un tas viss ir, jo no Kitbogas, man cilvēks saka, kāpēc tik ļoti jākopē Kitboga. Pirmkārt, kāpēc nekopē to, kas labi strādā? Un otrkārt, viņiem tomēr saturs ir lokālāks. Man tāpat ir jādomā manā virzienā, jo mums šeit ir krāpnieku bišķi savādāk. Piemēram, ja es runātu tādu mēslu kā viņš, piemēram, tāds joks, kā viņš teiktu, man uzreiz nolika klausulu. Es esmu iemanījies, kādu joku strādā uz šiem krāpniekiem, kas šeit līdz ar to tālāk par parūku un citu tēlu, tā kā arī Kitboga parūku lieto. Tas nebija gluži... viņa iespējā, vienkārši mums vajadzēja nomainīt tēlu. Tas vienkārši sanāca tā, ka... Viņš ir tas, kurš arī to vecmāmiņu tēlu? Jā, okay. Ar to balsi rēcīgā. Jā. Man bija cits plāns, kā pārveidot balsi, bet beigās es zināju, kā to dara Kitboga, bet beigās es biju domājis to ar programmatūru darīt, ar mākslīgo intelektu, bet es paklausījos, cik liels latencijas ir. Ja kāds ir mēģinājis runāt kaut ko un dzirdēt sevi ar pussekundes nobīdi... Nereāli vienkārši. Un tad es sapratu, ka man vajag laivā, un tad es paņēmu no Kitbogas to, ko viņš lieto, viņš ir pārbaudījis. Ir vēl alternatīvas, bet es domāju, es nekrāmēšos alternatīvām. Viņš ir pārbaudījis, šis strādā, es paņēmu viņu vērķi, kurš atnāca, diemžēl, brāķēts, līdz to es sūtu atpakaļ uz Amazon, un atkal gaidu nedēļu, kamēr man jauna atnāks. Bet, sanāk daudz ko mācīties no labākajiem tagad, bet aizsāk es to ne viņa iespējā, vienkārši aizsāk es to pats Twitterī, principā ar tekstu. Bez tam cilvēku teica, lai es to uzfilmēju par to video. Vai tu arī short formu skaties, vai tu esi pamanījies izvairīties no brainrot kontenta vēl? Praktiski, nē. Twitterī kaut kāds short video, jā. Apsveicu. Man reāli ne iekšā tajā rabbit holā. Nē, nav tā, ka es tur neesmu bijis. Es esmu TikTok arī doom scrollojis. Bet vienkārši ir, tā, kad tu paskaties, cik daudz interesantu lietu, ko darīt, un tad tu saproti, ka tu notērē to savu laiku uz short video, liekas, man vispār smadzenēm tā kā, izdariet kaut ko, kas jums rada noslogojums smadzenēm? Nē. Šitos te hormons, kas ir dopamīna. Izdariet tā, lai jums rodās dopamīns no lietām, kuras jums vajadzētu darīt, un zūd dopamīns no lietām, kuras nevajadzētu. Piemēram, scrollējiet TikToku tikai tumšā istabā. Savukārt, dariet kaut kādas foršas lietas vai veidojiet video, dzerot savu mīļāko dzērienu vai darot kaut kādas savas mīļākās lietas. Piemēram, man Red Bull vienmēr ir blakus vēl kaut ko. Tāpat programmējot, es programmēju Red Bull. Vai, piemēram, ka es programmēju man fonā, tas pats Kitboga vai vēl kaut kas, man tik daudz dopamīna, ka man nenormāli patīk programmēt. Savukārt, skatos kaut kādu short video vai vēl kaut ko, es tikai tur, piemēram, tumsā vai vēl kaut kur, un tāds, this is boring, waste of time, labāk jāiet gulēt. Un tādā veidā tas smadzenes jau pieredinās pie tā, kad izdalīt dopamīns un kad viņu neizdalīt. Wow! Es šorīt tā izdarīju, un es tagad saprotu, kāpēc man sanāca tā forša samontēt podcastu šorīt. Jā, tas pats attiecās uz jebkuru, es tā sev pielauzu skriet.
es vienkārši savus mīļākos podkastus, kas arī ir pārsvarā par drošību vai par biznesu, es klausos tikai tad, kad es skrienu. Un man ir tā, ka man smadzenes, vai ejam paskriet, jaunā epizode iznāks, un tas tāds, vai ejam. Un tad es ar lielāko prieku skriet. Nice. Elvis Strazdiņš, programmētājs, satura veidotājs, vienkārši ģeniāls cilvēks. Paldies, un izrādās arī biohakeris, lifehakeris un tā tālāk. Nedaudz, jā. Paldies, jā, un es ceru, ka jūs kaut ko iemācījāties. Pats es gribēju to pateikt. Mēs tiešām ceram, ka jūs kaut ko iemācījāties. Man liekas, ka viņi iemācījās. Mēs te daudz ko vērtīgi pateicām. Paldies tev liels, Elvis, par tavu laiku. Es zinu, ka tev tas ir ļoti svēts, tā kā turpini močīt. Tu arī. Paldies.